Čau visiem! Mani sauc Mārtiņš, un es sveicināts manā kanālā. Šoreiz parādīšu, kā uzbūvēju soliņu. Un interesantais, ka tas soliņu būvniecība neaizņēma tik ilgu laiku, bet es gaidīju vairāk kā 2 gadus, lai publicētu šo video, lai es varētu pārbaudīt, vai šī metode tiešām strādā. Un tad lecam iekšā video un skatāmies, kā viss sanāca. Šajā video parādīšu, kā no šī dēļa pagatavoju kaut ko ļoti interesantu, un arī pastāstīšu, kāpēc tas aizņēma 2 gadus. Jo tas izklausās ļoti ilgs laiks, bet tā tiešām ir. Šo video es filmēju 2023. gada vasarā. Un tad te ķeros jau pie pašas zāģēšanas. No šī materiāla taps soliņš. Tāpēc sākumā nozāģēju 2 kājas, un tas interesantais būs, ka soliņš būs tāds waterfall type, attiecīgi, ka nevarēs redzēt, kur sākas augšiņa un kur ir kājas. Tāpēc šiem te kāju savienojumiem ir jābūt perfekti 45 grādu leņķī, lai viņi ļoti forši sajiet kopā un nevarētu redzēt to pāreju. Un vēl viena interesanta lieta, ko centīšos izmēģināt šajā projektā, un arī kāpēc tas aizņēma tik ilgu laiku, ir tas, ka es neizmantoju nevienu metāla savienojumu. Es gribu izmantot tikai koka tapas un līmi kā savienojumu veidu. Ar ideju, ka ja tas soliņš pēc tam paliek kaut kur dabā, jo es viņu domāju izmantot pie upes, kas nav mana teritorija, tā ir publiska vieta. Ja es viņu tur atstāju, vai viņš tur sapūst vairāk gadu laikā, lai pēc tā soliņa nekas nepaliek dabā. Tā ir tā ideja. Bet tas ir pretrunā ar visiem pareizajiem veidiem, kā būvēt, jo sevišķi atstājot šāda tipa mēbeli dabā, kur tā ir pakļauta, laika apstākļu ietekmei, bieži mainās mitrums, ziema, visi šie apstākļi. Koks grib saraukties un izstiepties, un tur iedarbojas uz šīm kājām un savienojumiem kā papildus stress, un teorētiski tam nevajadzētu strādāt. Taču es gribēju to pamēģināt, jo šis dēls man nemaksāja gandrīz neko. Tas par dažiem eiro, 5 līdz 10, es viņu nopirku klāt, kad pirku cits materiālus. Un tāpēc es vienkārši gribēju kaut ko interesantu no viņa pamēģināt, jo viņš dabiski bija šāds ar abiem galiem atvērtiem, kas reti ir redzams. Un tad es diezgan ilgi domāju, ko no viņa uztaisīt, un šis likās tāds diezgan labs un interesants eksperiments. Un tāpēc es arī gaidīju tik ilgu laiku, vairāk kā 2 gadus ar video publicēšanu, jo es gribēju pats sev pārliecināties, ka šis strādā. Un ka to ir iespējams izdarīt, un negribēju, lai ir kaut kādi heiteri komentāros, kas tur raksta, jo šis pēc mēneša tā kā nestrādās, bla bla bla. Un tagad es varu droši teikt, ka tas soliņš tur ir nostāvējis ārā vairāk kā 2 gadus, un viņš ļoti labi vēl joprojām turās kopā, kājas nav nokritušas. Tā kā šis veids strādā. Vai tas ir labākais veids, kā to darīt? Diez vai, bet es vienkārši gribēju pamēģināt, un tas arī ir šī video galvenais mērķis, ka reizēm ir vienkārši jāmēģina, pat ja tas liekas mazliet muļķīgi, bet tu pats pārbaudi un saproti, ka viss nav tik nopietni, kā tas tiek aprakstīts grāmatās vai teorijā. Tas ir arī kaut kas, ko es gribu nest cauri saviem video arī nākotnē, ka ir lietas vienkārši jāmēģina. Ir vienkārši jāmācās, un nekas nesanāk ar pirmo reizi, un var ļoti daudz ko iemācīties no citiem un no citiem video un grāmatām un dažādiem resursiem, bet to īsto pieredzi var iegūt tikai pašam darot, un mans mērķis ir iedvesmot un parādīt, kā jebkurš var sākt darīt, un katram ir tas savs līmenis, kurā darīt. Kādam šāds projekts, ko es taisu, liktos pilnīgi bezjēdzīgs un lieka laika izmešana, man tas likās ļoti interesanti un perfekts veids, kā pavadīt pāris vasaras dienas. Tāpat katram ir tas savs līmenis. Ir cilvēki, kur nav turējuši zāģi rokās.
ir cilvēki, kas to dara visu mūžu. Un mēģināt atrast to kopsaucēju, lai mēs viens otru iedvesmotu tā kā darīt un darīt labāk un atrast kaut kādus interesantus veidus. Labi, pietiks man pļāpāt par filozofiskām tēmām. Tagad vairāk pastāstīšu par tieši šo projektu. Kā redzēt, sākumā es nozāģēju šīs kājas, un tad nācās mazliet pieslīpēt, un tad jau turpinās ar kāju likšanu klāt. Šeit bija diezgan sarežģīti saprast, cik precīzi viņām ir jābūt un kā veikt šos te urbumus. Tur bija tiešām jāpasēž un nedaudz jāpadomā. Es neko tādu līdzīgu līdz šim nebiju taisījis, tāpēc es centos to savienojumu izveidot ļoti perfektu un te ņēmu tā kā slīpmašīnu un tā kā pieslīpēju, lai pieliekot kāju ar augšpusi kopā, tas savienojums būtu bez šķirbiņām un tā līme, ko es ievietoju savienojumā, lai viņas, tas kontaktu virsma un kontakts būtu tiešām liels un pēc iespējas izveidot ciešāku savienojumu. Te bija palikusi tāda virsmiņa no zāģa, kur zāģis neizgāja līdz galam cauri, bet dēls jau nolūza, un tad to es arī noslīpēju nost, lai tas savienojums tiešām izveidotos, cik vien labs ir iespējams. Slīpēšanai izmantoju 80 raupjumu smilšpapīru, un tāpat arī visas detaļas noslīpēju, lai viņas būtu tīrākas un arī patīkamākas taustei, un pēc tam sēžot virsū neķertos drēbes. Kā arī atzīmēju urbumu vietas, kur būs nepieciešami urbumi, lai viss būtu precīzi un varētu precīzi ieurbt un arī no malas izskatītos tīri šīs te vietas, kur tapas būs redzamas. Tam seko pašu urbumu veikšana. Urbi izmantoju tikpat lātu, kā tapas būs, un arī šeit jau veicu priekšdarbus tā kā pirmajai līmešanai. Es to veicu vairākās kārtās, jo man likās nereāli sākumā gan salīmēt, gan iedzīt tapas. Tāpēc sākumā es izmantošu skrūves, lai salīmētu kopā, un tad, kad līme būs salipusi, tad es iedzīšu papildus šīs tapas, kas būs tas fināla stiprinājums. Šim projektam līmi nežēloju, likās labāk, lai ir vairāk un izspiežas ārā. Jo tos var notīrīt, bet tas koks nebija tomēr tik perfekts, un es ļoti uztraucos par to savienojumu blīvumu, tāpēc jāizmanto ļoti daudz līmi, kas būtu pārāk daudz jebkuram citam projektam. Līmi izlīdzināju izmantojot otiņu, un tad nedaudz nogaidīju, lai tā nedaudz apžūst, un tad tikai liku abas puses kopā. Jo manā pieredzē, ja liek uzreiz kopā, tad tas savienojums ir ļoti slidens un īsti tam mitrumam no līmes nav pa kurieni izkļūt. Un šādi, ja 4-5 minūtes ļauj apžūt, tad tas savienojums izveidojas ļoti, ļoti spēcīgs un daudz ātrākā veidā. Un tad šeit savienoju kopā un saskrūvēju skrūvēm. Un kā minēju iepriekš, tad šīs skrūves tik līdz līme būs nožuvusi, tā izņemšu ārā un tad ielikšu tur tās fināla tapas iekšā. Tā kā šis ir mans pirmais video, tad ļoti grūti saprast, cik detalizēti man ieiet detaļās. Pieņemsim par līmes veidiem, par produktu brandiem, par sīkumiem, ko es darīju. Tā kā droši rakstat komentāros, kas jums vairāk interesē, kas jums neinteresē. Un es centīšos to saturu un informācijas apjomu pielāgot tam, kas tiešām interesē skatītājiem. Kā arī ļoti novērtēju, šī nospiedīs like un subscribe. Tad šeit redzams, ka notīra atlikušo līmi ar vienkārši mitru lupatiņu, un te jau otrā dienā izņem skrūves un ieliek iekšā tapiņas. Un kā redzams, visus darbus veicu ārā, jo šajā brīdī, kad filmēju video, man nebija savu telpu, kur to darīt. Un vienkārši, cik varēja, tik darīja ārā vai kaut kur pie vecāku lauku mājās un centos, cik vien var brīvajā laikā izmantot būvēšanai. Kopumā šis projekts nebija ļoti sarežģīts. Es teiktu, ka aizņēma kopumā aptuveni kādas 2 līdz 3 dienas, tā pa vakariem 2-3 stundām. Varbūt nedaudz ilgāk, bet šeit arī jāpagaida, ka tā līme nožūst, un tad nākamo soli var darīt. Tā kā kopumā tas projekts
izrādījās, ka nebija nemaz tik sarežģīts, kā man sākumā likās. Un šobrīd arī domāju, kaut ko līdzīgu nākotnē iespējams uztaisīt jau kādā no nākamajiem video. Un te jau fināla solis. Kad līme ir nožuvusi, tapiņas ir nožuvušas, tad visu vēlreiz pieslīpēt, lai tas 45 grādu savienojums ir cik perfekts viņš var būt. Un šo te soliņus atstāju neapklāt ne ar kādu materiālu. Es gribēju, lai viņš dabiski noveco un iedaras tajā mēžā ainavā, kas tur ir. Un tad jau varam skatīties, kā tas sanāca.